Mēs atrodamies šodien pilsētiņā Subatē. Esam 50 km no lielākās pilsētas, no Daugavpils, kas mums ir tuvākā. Un šajā mazpilsētā darbojas, es teiktu, spēcīga biedrība Subatieši sanākam, domājam, darām. Tā kā esam tālu no lielpilsētas, tad mums radās ideja, vajadzētu mūsu jaunatnē, mūsu bērniem un vispār visiem mūsu iedzīvotājiem piedāvāt iespēju baudīt dažādus sporta veidus, dažādas atpūtas priekus tepat Subatē. Un mums šīs idejas visas palīdz realizēt Eiropas Savienības projekti, kuros mēs ļoti aktīvi piedalāmies. Un lūk, man tagad rokās ir slidas. Viens no šiem projektiem bija skrituļslidu iegāde. Mums ir ezers, daba mūs ir apveltījusi ar ezeru, pat ar vairākiem, un kā lai neizmanto dabīgo slidotavu ziemā, protams, mēs visi slidojam. Slido gan meitenes, gan slido puiši spēlējot hokeju. Bet ūdens jau sasals tikai ziemā, vasarā taču arī ir kaut ko jādara. Un tad radās mums ideja, ka mums ir jālaivo. Un tāpēc arī tāpat projekts, kurā mēs iegādājam dažādas laivas, dažādus ūdens velosipēdus, un ļoti interesantus, lai būtu interesanti tieši bērniem, ar ģimenēm. Un lūk, šis projekts jau darbojas, un darbojas jau 4. gadu, ļoti ir apmeklēts, ļoti pieprasīts ir ne tikai no Subates iedzīvotājiem, bet arī no kaimiņu Lietuvas pilsētas brauc pie mums. Tāpat arī brauc no Daugavpils, bet tomēr mūsu galvenā mērķa auditorija ir mūsu pašu iedzīvotāji. Arī projektos ir iegādātas skrituļslides. Jaunatne labprāt skrituļo vasarā. Ir jau tādas vietiņas, kur ir labs asfalts, un tad jau tā skrituļošana tīri labi izdodas. Vēl projektā mums tika iegādāts arī tenisa galds un biljards. Biljards mums ir ļoti nopietnas, ļoti labs. Pat citi atbrauc, saka, mums par Daugavplī tādu nav, vai arī par maksu. Mums par biljardu un par tenisa galdiem spēli uz šiem galdiem nav nekādas maksas. Nāk gan jaunatne, nāk bērni, visi ir apmierināti, ka brīvajā laikā, sevišķi vakaros, ir kur ienākt, nav jāsalst, tas ir īpaši ziemā. Mums, protams, ir ideju daudz. Tagad sāksies jauns plānošanas periods Eiropas Savienības naudiņas dalīšanā. Un noteikti rakstīsim vēl projektus. Viss ir atkarīgs arī no tā, ko pieprasa cilvēki. Piemēram, florbola aprīkojumā ļoti piedalās jaunieši. Viņi izsaka savas idejas. Mēs gribam to, mēs gribam šo. Nu, protams, biedrība uzklausa, un tad arī top projekti. Pateicoties šiem projektiem, mūsu jaunieši ir iegūši gan florbola spēles aprīkojumu, gan hokeja spēles aprīkojumu. Un tagad ir iespēja lieliski pavadīt laiku gan spēlējot florbolu, gan hokeju. Mums pat ir sava florbola komanda, un puiši ļoti aktīvi paši ir tīri arī slidotavu, paši visu organizē. Mums pat ir puiši, kas mācās jau sporta fakultātē, topošie sporta skolotāji, tā ka viņam šeit ir pat lieliska prakse organizēt sevi, savākt un arī savākt arī citus, savus draugus, lai izdarītu kaut ko arī vērtīgu savai pilsētai un pašiem sev. Pie ezera mums arī šogad ir tapusi lapene, jo mēs izjutām vajadzību pēc šīs lapenītes. Cilvēki atbrauc uz laivām un grib arī mazliet varbūt ar ģimeni, ar draugiem kaut kur pasēdēt, uzcept kādu desiņu, un tad arī mums skaista guļbūvītes lapene ir. Arī ezerā ir zivis, tad arī zvejnieki var zivju kūpinātavā pakūpināt zivi. Un no lapenes paveras ļoti skaists skats uz Subates ezeru. Un visi atbrauc un stāsta, ka šeit ir tā kā Šveicē. Un mums par to, protams, liels lepnums, tā ka mēs ļoti visus gaidam ciemos, izbaudīt ļoti interesantos ūdens velosipēdus, jo, pats saka, Latvijā reti kur tādi ir, bet nu, mums ir. Atbrauciet, apskatīsiet, kā var ar trīsriteni pabraukt pa ezeru. Parasti jau pierasts, ka ar trīsriteni braucam tikai pa ceļu, bet mēs arī pa ūdeni braucam un arī ar slēpeni.
Paldies arī Eiropas Savienībai un Latvijai, kā atbalsta šos projektus, un te mēs varam darboties. Višķu pagasta pārvalde lepojās par savām biedrībām, kas darbojās mūsu pagasta teritorijā. Un mums ir divas ļoti aktīvas biedrības. Tas ir Višķu attīstībai biedrība un biedrība Niedrājs. 13. un 14. gada laikā ir realizēti 3 projekti saistībā ar partnerībā izsludinātajām aktivitātēm. Un pirmais projekts bija Višķi uz augšu, ko realizēja biedrība Višķu attīstībai, kuras rezultātā mēs sakārtojam putnu torni, kas ļauj iespēju gan iedzīvotājiem, gan mūsu Višķu pagasta ciemiņiem atbraukt, apskatīt mūsu gleznēnās ainavas, gan Lupnas ezeru, gan Balteru, gan Višķu ezeru, jo tas putnu tornis atrodas starp šiem ezeriem. Nākošais projekts, ko ir Višķu attīstība realizējusi, tas ir laivu stacija. Šis projekts bija viens no tādiem gaidītiem projektiem mūsu pagastā jau vairāk nekā 15 gadi. Mēs gribējām realizēt šo projektu, bet nebija iespējas, bet šogad tika realizēts šis sapnis. Un piesaistoties biedrībai Niedrājs, paralēli arī tika realizēts projekts par katamarānu, ūdens velosipēdu un ūdens pumpējumu velosipēdu iegādi. Kā rezultātā arī tika piepildīta mūsu laivu stacija, un kur šogad tika dota iespēja gan Višķu pagasta iedzīvotājiem, gan ciemiņiem arī izbaudīt šās aktivitātes ūdens. Un šīs nepilnās sezonas laikā šos pakalpojumus izbaudīja vairāk nekā 600 cilvēki. Vēl mūsu pagastā ir ļoti daudz tādas vietas, kuras arī gribētos sakārtot turpmāk, un arī es ceru sadarbību ar mūsu biedrībām, ka nākotnē mums ir plānots turpat, kur putnu tornis, arī sakārtot ezera krastu, kā rezultātā varbūt arī izveidotos vēl viena pludmale, un mums arī Višķu tehnikuma ciemā ir iespēja vēl pilnveidoties ezera krasts un pamestās ēkas un nesakārtotā infrastruktūra. Un tas dot ļoti labu iespēju šo visu infrastruktūru sakārtot un arī piedāvāt kā turisma pakalpojumu, kā arī sakārtotu labu vidi gan pagastā, gan mūsu valstī.